kad dzīvā ūdens upe plūst, ļauj, lai tā plūst. Tad, kad dzīvā ūdens upe plūst, 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 ļauj, lai tā plūst. Tad, kad svētā gara uguns krīt, 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 ļauj, lai tā krīt. Tad, kad svētā gara uguns krīt, 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 ļauj, lai tā krīt, ļauj, lai tā krīt, ļauj, lai tā krīt. Mīļie, vai nav labi piederēt Dievam un dzīvai Dieva draudzei? Viena aleluja, jā. Dievkalpojuma beigās viena aleluja. Ir ļoti labi piederēt Dievam un dzīvai Dieva draudzei. Tā ir labākā vieta uz šīs zemes, kur būt, kur atrasties. Tas ir atspulgs nedaudz no debesu valstības, jo tur mājo Dieva gars, Dieva gara auglis un Dieva gara spēks. Slāva Dievam par to. Mīļais debes Tēt, mēs Tev pasakamies par Tavu garu, Tavā draudzē. Mēs Tev pasakamies par to, Kungs Dievs, ka Tu ņem traukus, ka Tu viņus izveido un Tu viņus lieto, Kungs. Un pāri visam pasakamies par Tavu aicinājumu, Kungs Dievs. Artūra dzīvē mēs Tev pasakamies, ka Tu viņus aicinājis un Tu viņus apzīmogojis un Tu viņu esi gribējis un paredzējis, debes Tēt, un Tu esi viņiem iecēlis, Tu esi viņu iecēlis arī vienā no šām 5 lielajām kalpošanām, šiem aicinājumiem, Kungs Dievs. Tu vien zini, kurš tas ir tas izteiktākais, Kungs Dievs, bet mēs Tev pasakamies, ka Tu viņu vari lietot dažādos veidos, Kungs Dievs, gan kā Kungs Dievs evaņģēlistu, gan Kungs Dievs kā skolotāju, gan debes Tēt kā ganu, kā pravieti, Kungs Dievs, arī kā apostuli, Kungs, ja Tu gribi un vēlies, mēs Tev par to pasakamies, Kungs Dievs, un lūdzam, Kungs Dievs, Tavu skaidru vadību, Tavu virzību, Kungs Dievs, burtiski ik uz soļa, Kungs Dievs, ka viņš neiztērē neko no tā laika, neko
no tā, ko tu viņiem esi dāvinājis, kungs Dievs, bet ka viņš visur to pilnību, to 100%, kungs Dievs, var gūt sev un var nest augļos, kungs Dievs, lai viņš pats ir svētīts, lai viņa apkārtējie, viņa ģimene, viņa sieviņa, viņa meitiņa, kungs, paplašinātā ģimene, lai ir svētīta, kungs Dievs, un lai tā draudze, kurā viņš kalpo, kungs Dievs, ka tā ir svētīta caur viņu. Kungs, mēs Tev paskamies par svētības dāvinām šodien, par Tavu vārdu šodien, par Tava gara, par to, ka Tu runā caur savu garu, kungs Dievs, paldies Tev. Tas ir ļoti īpaši, un mēs to vērtējam, un tas mums ir dārgs, kungs, un mēs Tev dodam godu. Un dodam Tev slavu par to. Un pasakamies Tev par Maritu, kungs Dievs, paldies Tev par to, ka viņa velta laiku, ka viņa meklē Tavu prātu, ka viņa ilgojas sadzirdēt no Tevis un ir drosmīgi, kungs Dievs, un runā to, ko Tu uz viņu esi runājis. Paldies Tev, ka Tu arī, kungs Dievs, to apstiprini, ka tas ir vārds no Tevis. Paldies Tev, kungs, svētī viņu mājās ar vīru, ģimenes dzīvē, kungs Dievs, un debes Tēt, kā mēs esam svētīti šeit, kungs Dievs. Man bija tāds jautājums, es to nepajautāju, bet, kungs Dievs, vai arī mājās ir šie svētbrīži, kungs Dievs, cik svētīgi man šķiet, cik svētīgi ir tādā ģimenē, kungs Dievs, kur ir dziesmas, kas plūst neatkarīgi no apstākļiem, kas tiek dziedāts, kas tiek paaugstināts, kungs Dievs, katrā dzīves situācijā. Es Tavā vārdā svētīju šo ģimeni, ka šī ģimene ir svētīta, esot mājās, savos ģimenes dievkalpojumos, savos ģimenes svētbrīžos, kungs, ka viss tas nams tiek piepildīts ar Tavu godību, ar Tavu prieku, caur šīm slavas dziesmām. Paldies Tev, debes Tēt, un paldies Tev par jauno darba nedēļu, kungs Dievs, kas būs, ja Tu dosi, kungs Dievs, ja Tu nenāksi vēl, bet dosi mums vēl laikus, debes Tēt, mēs Tev paskamies par šo laiku, un, kungs Dievs, ieliekam tos Tavās rokās, un lūdzam, kungs Dievs, rādi mums to ceļu, pa kuru mums jāiet, izgaismo to ceļu, kungs Dievs, kur mums katram būt, un tos darbus, ko mums Tu esi sagatavojis, ka mēs tos katrs varam piepildīt šajā jaunajā nedēļā, kungs. Tev viss gods, Tev viss slavu un pateicība. Jēzus varenajā vārdā. Amen. Vēl viena lieta. Pacietības pārbaude. Es negribu jūs atlaist bez tā, lai nepateiktu jums svarīgu lietu. Mēs esam Dieva bērni, un mums ir jāstāv par Izrēlu. Pat, ja jūs neko nesaprotat, nelasat ziņas, nesakot līdzi un nevar, ko tur tos nabaga irāniešus bombardē, ja? Ja jūs pat neko nesaprotiet, saki, debesās, es neko nesaprotu, neko nejēdzu, ne no vēstures zinu, ne no šodienas, bet tā ir tava tauta, Izraels joprojām ir Dieva tauta. Tas nenozīmē, ka viņi kalpo visi Dievam, bet viņi ir Dieva tauta pēc izredzēšanas, un tas nav atceļami. Tad tu šodien izvēlies, vai tu gribi svētību sev un lūgt par Izrēlu, Dieva tautu svētīt, vai tu gribi lāstu pār savu galvu un braut kopā ar visiem pārējiem, kuri ir pret Dieva tautu, pret Izrēlu. Ja? Tu pats sev izvēlies svētību vai lāstu, jo Ābrahāma derība turpinās. Kas svētīja Ābrahāma pēcnācies, viņi būs svētīti. Kas nolād, viņi būs nolādēti. Divos vārdos. Ja tev kaimiņos, tu zini, aiz sienas ir kaimiņš, kurš tevi ciest nevar, kurš vairāk kārt tevi teica, es tevi nogalināšu vienu dienu. Un tagad viņš taisa ieroci. Un viņš tev pasaka uz trepēm satiekoties, parīt būs gatavs. Un tu zini, ka viņš nejoko. Es latviešu tekstā pārvēršu visu, ja? Un tu zini, ka viņš joks netaisa. Tu sēdēsi mierīgi. Jo tu zini, tev būs beigas, taviem bērniem būs beigas, un jums visiem ir beigas, jo nāvis sots ir pasludināts. Tas tur notika tajā vietā, tuvos austrumos. Irāna paziņoja jau gadiem atpakaļ pēc revolūcijas, pēc arābu revolūcijas, tas arābu pavasars saucamais, ja, ka viņi nometa šeihus nost no saviem pleciem un bandīti sāka valdīt. Viņi jau to pasniedz ne kā bandītus, bet kā garīgie līderi, ajatolas, garīgais, augstākais, kā tas ir Romas pāvests būtu, ja? Tā viņiem islamā ajatola, pats augstākais, ja? Islama vadītājs, bet praktiski apakšā visur ir bandīti. Un apakšā ir nāves reliģija, ka viņi sūta savus nāvē un citus sūta nāvē. Un tādā veidā, un Irāna ir tā, kas pumpē dienu un nakti, pumpē naftu,
lielākais daudzums, milzīgs daudzums iet Ķīnai, un Ķīnai tuši bez gala vajag, ja? Un visapkārt, viņiem nauda nāk no visām pusēm. Un tad ar to naudu visapkārt, Sīrija, Libāna, un tur tie Jemena jau prom tālāk, ja? Un visapkārt viņi, Izrēlē, Gaza, protams, ja? Viņi visiem dod naudu un veido teroristu grupējumus. Viņi ir bruņoti līdz zobiem. Viņi uztaisīja Gazā tādu pazemes pilsētu apakšā, lielāku teritorijas, garuma ziņā vairāk kā Londonas metro. Tur ir ārprāts, kas ir, un tā ir visa nauda, ko dod Irāna, lai tikai visur būtu viņu grupējumi, kas visi bruktu virsū Izrēlam. Izrēls karo 7 frontēm pat labāk. Un nevis tāpēc, ka viņi būtu brīnišķīgi cilvēki, bet tā ir Dieva tauta. Tā ir Dieva tauta. Apkārt ir ienaidnieki. Un Trumps nostājās vienu dienu un pateica, es dodu Irānai 60 dienas, 2 mēnešus, 60 dienas, sakārtot lietas, izbeigt, veidot to atomieroci, ja? Un viss, lai viņi beidz. Jūs zināt, teroristiem rokā atomierocis. Mēs taču nerunājam par normāliem cilvēkiem, mīļie. Nav taču runa par to. Viņa aizzina šeiku, un šeika dēls, troņa princis joprojām ārzemēs dzīvo un ir gatavs braukt atpakaļ nākt. Tā kā Saudarābijā, Emirātos, tur ir troņa princis, tur ir šeika, kas valda, un kārtība ir zināma. Ja? Te ir anarhisms, kas tur notiekās. Un viņa izgāja tad, kad beidzās 60 dienas, tad viņi sāka smieties par Ameriku un par Izrēlu. Pabaidīja mūs te, ja? Baigi sabaidīja mūs te. Un paziņoja, ka pēc dažām dienām mēs jau varam tos atomieročus praktiski tās galvas salikt un laist vaļā. Tad ko darīt tajā brīdī bija? Viņi saprat, ka dažas dienas, jūs tagad sakiet, jā, reku uzšāvat Televīvā, jā, man rāda bildes netālu no maniem radiem, kad 30-40 cilvēki būs beigti pat šinī te uzlidojumā, jo viņš bija briesmīgs, jā, jūs varat skaitīt tos arī zaldātiņus, kur aiziet bojā. Es arī Dievu lūdzu pārdzīvoju par to, jā, bet jūs saprotiet, ja būtu pagaidīts un ļauts viņiem panākt savu, kas ir dažu dienu jautājums, visa Izrēla uzietu gaisā. Un ko viņi tālāk darītu? Visus pārējie arī tiek ieskaitīti. Pārējie arī, jo Izraels ir mazais velns un Amerika ir lielais velns. Un mēs visi pārējie, kas tad eņģeļi? Mēs neesam islamieši, mēs neesam musulmaņi. Mēs esam viņu sabiedrotie, mums arī gals ir. Jūs saprotat, kas notiek? Tas ir nenormāls ļaunums. Tā ir nāves reliģija. Un tāpēc Izrēlam nebija variantu. Tā bija 61. diena. Viņi ļāva 60 dienas sarunām notikt. Sarunās neko nepanāca, jo viņi pēdējā sarunā paziņoja, mēs neatsakāmies no atomieroča. Un kāpēc tas ierocis ir vajadzīgs? Vai kāds viņiem bruka virsū? Neviens. Ierocis ir vajadzīgs, lai viņi iznīcinātu Izrēlu vispirms un pēc tam pārņemtu pasauli. Jo, kā pateica viens no viņu līderiem, mūsu mērķis ir pārņemt pasauli, lai visi pielūdz Allahu un lai visi ir musulmaņi. Tas ir mūsu galējais mērķis un mēs to panāksim. Ja? Tā kā saprotiet situāciju, es negribu nekur pierunāt. Pat ja mēs neizprotam lietas, un karā vienmēr būs kādi, kur kritīs. Civiliedzīvotāji zaldāti kritīs, ja? Karā vienmēr tā būs. Ka būs arī kādi kritušie. Bet ir mazais ļaunums un ir lielais ļaunums. Un lielais ļaunums ir tāds, ka viņiem visiem būtu beigas. Vispirms Izrēlai. Viņiem visiem būtu beigas. Viņi uzlaist virsū atomieroci. Viņiem neļauj to izdarīt. Ja? Un vēl nejauksim lietas. Baznīca un valsts. Lūdzu, nejaucam lietas. Baznīcā tev saka, pagriez vaigu, tev par tevi slikti runā, pagriez otru vaigu, piedod un aizmirsti un viss tās lietas, kas ir attiecās uz ticīgiem cilvēkiem. Bet tad ir valsts, kur ir sistēma, valstī sistēma. Un valstī ir arī tāda sistēma kā karaspēks aizsardzības sistēma. Un valsts pienākums, un mēs dzirdējam par saviem pienākumiem šodien, ja? Būt tīriem Dievu bērniem. Valsts pienākums ir aizsargāt savus iedzīvotājus. Un tāpēc viņiem ir armijas, un tāpēc viņiem ir ieroči, un valstī nav jāpagriež otru vaigu, tur, kur nevajag griezt vaigu. Tur, kur vajag, jā, visus apslaktēs ienāks, jā. Tur, kur vajag pagriezt ieročus, tur valsts pagriež ieročus. Protams, mēs kā Dievu bērni varam teikt, es neiešu karā, es neņemšu ieroci. Mēs to drīkstam darīt, varam darīt, bet tad iesaistamies garīgajā.
cīņā. Ja? Tie puikas, tie, kas karo ar tiem ieročiem reālajiem un viņu dzīvības pakļautas ir nāvei, ka mēs kā ticīgie lūdzam apsardzību, Dieva žēlstību, izdošanos. Un tas ir tas, ko es jūs tagad gribu palūgt. Pat ja neizprotat lietas, Izraels ir Dieva tauta un paliks Dieva tauta. Tu saki, es arī, jā, slavu Dievam, mēs arī Dieva tauta, bet Izraels joprojām pēc aicinājuma Dieva tauta. Lūdzam par vadītājiem, jo iekšā ir nemiers. Izraels ir sašķelta valsts, jo ir labējie, kuri velk uz vienu pusi, un tad ir konservatīvie kopā ar Netanjahu un citiem lielu daļu cilvēkiem, kuri velk uz citu pusi. Ja? Tā kā tur viņi ir sašķeltība iekšā, un viņi grib arī valsts varu tā kā gāzt. Lūdzam par valsts varu, lūdzam par iekšēju vienotību un mieru, lūdzam par apsardzību, jo neviena lidmašīna nav lejā nošauta. 3 naktis jau iet vaļā bombardēšana. Neviena Izraels lidmašīna nav lejā nošauta. Neviena. Ja? Viņi pilnīgi ir pat nav, viņi tagad nav sauszemes karavīri tur iekšā, tikai no augšas viss notiekās. Ja? Un tā kā lūdzam Dievu, bet Gazā joprojām ņemās, Libānā joprojām ņemās, Sīrijā joprojām ņemās. Šorīt atsūtīja bildi puika 21 gads seržants nošauts Gazā. Ja? Jo tur viss apkārt, mīļa, tur viss apkārt. Tas nav viens kaimiņš, trakais kaimiņš. Tur apkārt ir tādi, ja? Kur arī gatavi ir nonāvēt. Mēs iestāsimies par cilvēku dzīvībām, par tiem nabaga zaldātiem, ja? par civiliedzīvotājiem, kur šajā naktī vairākas bumbas nepaspēja noķert, jo viņi šāva vienlaicīgi kaut kādas barā nāk. Kad jūs skatāties to ainu, tad tie droni pilnīgi debesīs tajās melnajās, pilns ar lampiņām, liekas, ka Ziemassvētkus viņi jauno gadu šauj. Pilns, un tad rāda, kā iznīcina, un kaut kas pa vidu kaut kur iekrīt. Paldies Dievam, iekrīt jūrā vai tuksnesī, ja? Bet uzkrīt arī uz kādām mājām dažām virsū. Tāpēc apsardzību cilvēkiem lūksim, gudrību no vadības puses, arī no Amerikas puses. Amerika pakāp soli apakaļ, teica, lai viņi tur sitās, ja? Pat laban ir tā, bet ebrejiem ar Ameriku ir līgumi par ieročiem, un ja Amerika pēkšņi izdomā, ka viņi ar ieročus nedos, tas būtu bēdīgs gājiens. Ja? Ja viņi arī paši neiesaistās, jo ir līgumi, viņi nedāvina, ebreji pērk no viņiem. Ja? Reāli pērk ieročus, lai pietiktu. Tāpēc arī viss tā situācija kopējā. Lūdziet mieru Jeruzalemē, lūdziet mieru par Izrēlu. Ja? Iepriekšējā naktī man ir teicis, 3 reizes naktī viņus cēla augšā, un viņiem bija jāskrien uz bumbu patvērtni. Kāpēc cilvēki aizgāja bojā? Tāpēc, ka tās bija vecā māja, ko trāpīja. Un viņiem bija jāskrien ārā no savas mājas uz kopējo sabiedrisko to bumbu patvērtni. Katrā mājā viņiem ir. Ja? Tagad katrā mājā, bet tā ir vecā māja, un tur nebija uz vietas. Un tie cilvēki vienkārši nepaspēja. Ja? 3 reizes par nakti bija signāli. Viens mācītājs, kurš dzīvo pie Galilejas jūras, pie Jezreēlas ielas, kuras laiku skats sekoja līdz, viņš teica, mēs vispār šito nakti praktiski pavadījām bumbu patvērtnē. Jo tu atnāc atpakaļ, atkal iet signāli, ka nāk droni virsū uz galvas, un atkal visi iekšā tur, ja, dzīvo. Tur ir arī bērni. Tur ir arī slimi veci cilvēki, ja, kurus tu vajag tev transportēt, dabūt vēl tur uz to patvērsni projām. Tāpēc mīļā situācija ir nopietna, ja, un manie tā kā nav ticīgi tie vispār kā izbiedēti viscaur, ja, turpat pat netālu no viņiem notika, tur Batjama tika pieminēta, viņi tieši Batjamā dzīvo, ja, pie jūrmālas blakus centrālajai Televivai. Mūsu uzdevums ir iestāties par Dieva tautu. Lūksim Dievu, un lai Dievs dod savu žēlstību un apsardzību. Vai šis ir Goga Magoga karš? Mēs viennozīmīgi neviens nevaram šodien pateikt, bet ja aizies tālāk, kad iesaistīsies Krievija, Turcija Irāna, Krievija, Turcija, šī trīsvienība jau sāks bliest kopā, tad tas ir skaidrs, ka tas jau mēs esam, un par to ir teikts pašās laiku beigās, ja, par šo karu. Vai tas būs Ecēķielis 38? Jāskatās līdz notikumiem. Iespējams, ka vēl nebūs. Iespējams, ka šajā gadījumā Irāna apturēs un kādu mirkli vēl būs miers. Ja? Bet neatkarīgi no tā, kā būs. Mēs esam dievrokas, arī par sevi jālūdz, arī par mums šeit jālūdz. Mēs šeit mierā dzīvojam. Ja? Tur ir atcelti visi sabiedriskie pasākumi, pats uz sinagogu nevar iet. Pa skolām darba vietas tikai tās, teiksim, ja tu esi tādā, medicīnas darbinieks vai pažarnieks vai kur, ja? Tad tu ej uz darbu.
Tas arī viss ir atcelts nost tagad pat labāk. Lidmašīna nelido nevienu. Nu tā, īsumā, ja? Un briesmīgi bija tie divu nakts uzbrukumi, šie te bija briesmīgi. Visu nakti klapēja un bliezi, ja? Ja Izraels sit pa objektiem, armijas, ja, bāzes, dažādas tur naftas bāzes un dažādas ieroči tur un kaut kas, ja? Vai galvenie komandieri, kur ir, ja viņi konkrētus objektus iznīcina, konkrētus, tad Irāna sit pretīm pa civiliedzīvotājiem, pa mājām, kur dzīvo civiliedzīvotāji, lai radītu iekšējo nemieru. Ka visi būtu neapmierināti, ko tā mūsu valdība dara, kā mūs tas tagad šauj nost, ja? Tāpēc tur ir vesela velna tāda psiholoģija un darīšana, ja? Praktiski velns karo pret Dievu tautu. Ja? Nenosauksim viņus par Dievu bērniem, šī brīdī gan viņi vienu dienu būs, bet tā ir Dievu tauta un Sātans šausmīgā niknumā ir pret viņiem. Tā kā par Jēzu, pašu sākumu gribēja iznīcināt, tikko viņš bija piedzimis, Herods jau teica, kur viņš ir, dodiet man viņu, ja? Ja? Tāpat, un Esteres grāmatu palasiet. Iznīcināsim visu Dievu tautu. Tas pats turpinās līdz šai dienai, ja? Hitlers pa vidu vēl mēģināja, bet Dieva žēlstība ir pār viņiem, jo pravietojumi tādi, ka viņi atgriezīsies beigās pie Dieva. Bet mēs esam svētīti caur viņiem, jo mēs caur Jēzu esam svētīti un caur praviešiem, ja? Ar visiem šiem Dieva cilvēkiem. Debes Tēvs, mēs lūdzam par tavu tautu, mēs lūdzam žēlstību pār viņiem, mans kungs, ka tu iestājies, Dievs, ka tu apžēlo viņus, kungs, lai viņi arī šajā grūtajā laikā nevaid un nekungst un debes Tēvs, bet ka viņi atver savu sirds un tā kā māk, piesauc Dievu, tas ir, lai piesauc. Kungs, lai viņi piesauc tevi vakarā, ka viņi ir iztrūcināti, kad atkal tās sirēnas un atkal kaut kas sprākst un deg un kāds iet bojā, Dievs, dod šajā laikā viņiem tādu prātu, ka viņi pie tevis nāk, Dievs. Jo tu esi miera avots, tu esi apžēlotais, kungs, ka viņi ieliek savus bērnus, kas tur karā ir aizrauti, Dievs, ieliek tavās rokās tās mammas, kuras raud, kuras nezin, kas būs un kā būs, Dievs. Mēs lūdzam žēlstību, Dievs. Kungs, jā, viņi ir atkrituši, Dievs, bet tu esi žēlstības Dievs. Tu esi solījis glābšanu Izrēlam. Tu esi solījis glābšanu Izrēlam dienu noslēgumā, pēdējā laikā, Dievs. Kungs, pasargā, Dievs, gan viņus, gan citus pārējos kristiešus un vienkārši cilvēkus, kur tiek pakļaut šai nenormālajai vardarbībai, šim ļaunumam, kas nāk, kungs, kas nāk no šīs sātaniskās reliģijas, Dievs. Debes Tēvs, mēs lūdzam, Dievs, tiešām, ka tava žēlstība ir pār taviem ļaudīm. Dod arī gudrību tiem kara vadoņiem, Dievs, valdībai, ka viņi pieņem pareizus lēmumus, kungs, un kad viņiem arī izdodās, Dievs, ka viņiem arī izdodās to ļaunumu iznīdēt un apturēt, mans Dievs, lai tauta var dzīvot mierā tālāk, kungs. Mēs ieliekam tavās rokās, Dievs, tavās žēlstībā arī Ukrainu, mans kungs, kur ļaudis nonīkuši, Dievs, kur dzīvo nožēlojumos apstākļos daudzi, Dievs. Kungs, lai beidzās šī asins izliešana. Kungs, ka viņi var mieru atrast, Tēvs, ka notiek šīs miera sarunas, Dievs. Mēs lūdzam, debes Tēvs, un arī par mums lūdzam, kungs, debes Tēvs, ka mēs joprojām varam mierā dzīvot, Tēvs. Kungs, mēs esam tā pieraduši, ka mēs pat nevaram iedomāties, ka varētu būt arī savādāk, kungs. Debesu Tēvs, mīļais Dievs, paldies Tev. Mēs neesam labāki par citām tautām, bet tu esi žēlstība parādīs, žēlstību, kungs. Un mēs lūdzam, lai turpinās tava žēlstība, Dievs. Mēs kā tava tauta iestājamies šajā plaisā, mans Dievs un Tēvs, starp mūsu tautu un tevi, Dievs, kungs. Lai tu neiznīcini, Dievs, lai tu neādod mūsu aprīšanai stiprajiem un lielajiem, Dievs, samīdīšanai, mans kungs, mans Tēvs. Mēs lūdzam žēlstību, lai vēl dienas tiek pagarinātas. Mums vēl ir iespējams sludināt, mums vēl ir iespējams evaņģēliju nest, kungs, ļaudīm, lai viņi atgriežās, mans Dievs, lai viņi atgriežās pie tevis, lai viņi neaiziet bojā, lai viņi neaiziet uz ēli, Dievs. Dodi vēl žēlstības laiku, Dievs, dodi vēl žēlstības laiku un apžēlojies. Un novērs kara draudus un briesmas, novērs, Dievs, kungs, novērs, Dievs, Tēvs. Mēs lūdzam, mans kungs, un dod mums tādu sirdi, Dievs, ka mēs, debes Tēvs, varam arī par tavu tautu lūgt, kungs, iestāties un ar tiešām no sirds, kungs, no sirds nest tavā priekšā, Dievs.
Izraēlu, caur kuru mēs visi esam tikuši svētīti. Debes Tēvs, lai Izraels ir svētīts, lai Izraels ir svētīts Jēzus vārdā, un lai viņiem nāk, kungs, grēku apziņa, un lai viņiem nāk patiesības atziņa, kungs, ka viņi atzīst tevi, Jēzu, un zemojas tavā priekšā, un redz tavu vareno roku, tavu spēcīgo elkoni, kas izglābi un izrauj ārā no šīs ēles, mans Dievs. Debes Tēvs, svētī savu tautu, atlaid ar mieru, mans kungs, ar savu žēlstību, Dievs, lai svētītu nākamā nedēļa, kungs, mūsu darbi, Dievs, mūsu gaitas, Tēvs, mūsu ģimenes, Dievs, arī kalpošana tev, Tēvs, mīļais Dievs, viss ir tavās rokās, Jēzus vārdā. Amen. Amen, mīļie. Jā, komentārs. Jā. Jūs varat sēdēt, ja kāds tur. Attiecībā par Izraēlu. Es esmu 3 reizes ticies ar Izraēlas vēstnieci. Viņa ļoti novērtē atbalstu. Visa veida atbalstu. Un kādu atbalstu mēs varam sniegt? Lūgt pirmkārt, jā, lūgt. Un tāpēc var uzdot visādus jautājumus par procesiem. Ne viss, ko Izrēlā dara, arī no valdības puses, dara pareizi. Viņi tikai cilvēki ir. Tikai cilvēki kļūdās arī, ja. Bet, kā jau Gunta teica, man pārmeti, ka es ļoti izceļu Izrēlu un tā tālāk. Un ir jau, ziniet, arī kristietībā un kristīgajā sabiedrībā viedokļi. Un citi ir ļoti skeptiski attiecībā pret Izrēlu. Noraidoši, ļoti noraidoši, ja. Pilnīgi naidīgi, ja. Un tā ir viņa problēma, viņi paši sev roku bedri cilvēki. Bet es jau tādu vienkārši, tas tāds tikai retorisks jautājums, ja mēs tur, cilvēks ir nabadziņi, tur nabadziņi irānieši, nabadziņi tur, nezinu, Gazā un nabadziņi, domāju, tad, vai jūs teiktu nabadziņi, ka viņi atnāk pie jums? Ja, ar ieročiem, ja. Un paskatieties, kas notiek Zviedrijā, kas notiek Vācijā, kas notiek citās Eiropas valstīs, ka netiek galā ar musulmaņiem, ja, ar arābiem, un kad ir ļoti sarežģīta situācija, un ka viņi pieprasa savas tiesības, viņi pieprasa savus likumus, viņi pieprasa savus valdītājus kaut kādus. Un tas visus to iet, ja, tas, par ko arī Gunta runāja, un tāpēc atbalstiet Izraēlu, lūdziet par Izraēlu. Tas ir ļoti svarīgi, un pati Izraēlas vēstniece, ar kuru man bija saruna vairāk kārt, viņi ļoti novērtē. Viņi zina, ka mēs esam kristieši. Un es esmu runājis un teicis, ka mēs kristieši Latvijā lūdzam par Izraēlu. Mēs svētījam Izraēlu. Mēs atbalstam, mēs esam klāt, mēs solidarizējamies. Un tas viņiem ir ļoti svarīgi, īpaši šajā laikā, ka viņi ir apdraudēti visur, ne tikai Izraēlā. Visur, pat Latvijā, ja, kad Izraēlas vēstniece brauc pie manis uz to studiju, vispirms atbrauc drošības dienests. Ja, viņi nebija. Ja, vispirms drošības dienests pārbaudīja visas telpas, visu pārbaudīja, viss ļoti nopietni. Ja, tas tikai tāpēc, ka šāda situācija ir un tas ir tikai normāli. Tāpēc tā situācija ļoti sarežģīta. Tāpēc atcerieties, lūdziet Dievu, svētiet, aizlūdziet un tas ir tikai un vienīgi bībeliski. Tas nav kaut kas, Guntai tagad sadomājums, ka vajadzētu viņai samaksāja. Jā, viņai samaksāja, radi dzīvo, un man radi nedzīvo, jā. Kaut gan es zinu, ka man attālos rados, vēl apakaļ skatoties, ka ir bijuši ar ebreji. Tā kā es nezinu, varbūt man arī kaut kas ticis ir, tajā visa kāda svētība, jā. Tā kā man vispār nav jautājumu. Apostols Pāvils, viņš raksta vēstulē korintiešiem, vai kur viņš saka, vai Dievs savu tautu ir atmetis? Nebūt ne, viņš saka. Viņš nav atmetis, viņš saka, arī es esmu izrēlietis. Viņš nav atmetis savu tautu, jā. Tāpēc tur var teoloģiski strīdēties un runāt, nevajag meklēt, ko nevajag meklēt. Dievvārdās tā rakstīts, tāpēc turēsimies pie vārda. Tas, ko es teicu jau šodien, kas sludināja, mums stāst visu kaut ko, bet faktus cilvēki neņem vērā. Man uzdod jautājumu, es arī aicināju cilvēkus lūgt par Izraēlu, es beigšu. Kas uzbruka pirmais? Kas uzbruka pirmais? Izraēla izšāva uz tām militārajām vietām, bāzēm, jo tas, ko Gunta tikko pastāstīja. Tas ir gadiem virzīts projekts.
sātanisks virzīts, protams, ka viņi neiznīcinās Dievu tautu. Mēs zinām, kas būs pēcgalā, būs cīņas un Jēzus pats nāks un aizstāvēs, bet tas, ko viņi grib darīt, jā, es domāju, arī savā ziņā Dievs lieto citas valsts, to pašu Ameriku, jā, kad ir blakus tas, savu veidu miesas sargs, jā, tas savus atbalsts. Mēs, kristieši, kas lūdzam, jā, un zinot to, kad Irāna grib burtiski noslaucīt Izraēlu, kāpēc tad Izraēla nereaģēs absolūti nekādīgi, jā? Bet mēs redzam, kas notiek īpaši pēdējos laikos ne tikai par Irānu, mēs zinām, ka jau Gunta minēja Gaza un tad no citām pusēm, jā? Visu laiku tās cīņas notiek, visu laiku un nogalina cilvēkus, jā? Un tāpēc, ja kādam liekas, ka tā ir miermīlīga reliģija, tā ir ilūzija, tie ir piemānīti, piekrāpti cilvēki, kas tā domā, jo tas, ko mēs redzam, kas notiek, un es neesmu lasījis Korānu, bet es zinu, ka ir atļauts pat nogalināt to, kas ir neticīgs, un tāpēc tur nav nekādas žēlastības, absolūti nekādas žēlastības, tur viņiem ir sava ideoloģija, kāds ir sava ideoloģija, mēs zinām, kas aiz tā stāv, tas ir, kā mēs sakām, melu tēvs vēlns, jā, tas ir vēlns, kas to dara un kas to virza, jā, un tāpēc nevajag vienkārši skatīties, kā mēs sakam ar rozā brillēm, ka viss ir baigi jauki, jā, kā šodien kliedz Free Palestine, jūs zinu, kas esat dzirdējuši, jā, atbrīvošanu palestīniešiem, jā. Jūs zinu, ko nozīmē Free Palestine, jā, no upes līdz jūrai, jā, tas nozīmē, jā, Izraels vietā, Izraela noslaukam un palestīnieši iekšā, jā. Tā nebūs. Tas kungs ir par savu tautu. Lai Dievs svētī, paldies! Jā, visi brīvi.